Tālu, tālu no šejienes, tur, kur bezdalīgas aizlido pa ziemu, dzīvoja karalis. Viņam bija 11 dēlu un viena meita, Elīze. Prinči gāja skolā ar zobenu pie sāniem. Tur viņi rakstīja ar dimanta grifelēm uz zelta tāfelēm. Viņu māsiņa Elīze sēdēja uz skaista stikla soliņa, un tai bija tik dārga bilžu grāmata, ka par to varēja nopirkt pusi karaļa valsts. Tikai ilgi bērniem tik labi neklājās. Karalis aprecēja jaunu karalieni, kas bērnus nemīlēja. Jau no pirmās dienas tas bija redzams. Pilīreiz bija lielas viesības. Bērni sāk iet rotaļā viesināk un gribēja ņemt kā parasti uz galda atlikošos cepumus un ābolus, bet pamāte iedeva tiem trauciņās smiltis un teica, ka arī ar tām varot iztikt. Nedēļu vēlāk pamāte nodeva Elīzi uz laukiem audzināšanā. Par nabaga prinčiem viņi sastāstīja karalim tādas lietas, ka tas par dēliem nelikās vairs nezinis. Ejiet projām pasaulē un gādājiet paši par sevi, teica ļaunā karaliene. Topiet par mēmiem putniem. Un prinči pārvērtās par skaistiem meža gulbiem. Žēli iekliekdamies te izlaidās pa pils logiem un aizlidoja pāri parkam uz mežu un tālāk projām plašā pasaulē. Elīze auga vientulībā uz laukiem. Viņa rotaļājās ar zaļu lapu, jo citu rotaļlietu viņai nebija. Viņa izdūra lapā caurumu un raudzījās pa to saulē. Tad viņai likās, ka tā redz savu brāļu dzidrās acis. Elīze ļoti ilgojās pēc saviem brāļiem. Tie laikam bija tāpat kā viņa no pils padzīti, un tos viņa gribēja atrast. Kādu dienu viņa satika mežā vecenīti ar ogu kurvīti. Elīze jautāja, vai vecenīti neesot redzējusi pa mežu jājam 11 prinčus. Nē, atteica vecenīti, bet es vakar redzēju, ka upītē peldēja 11 gulbji zelta kroņiem galvā. Un viņa aizved Elīzi aiz kalna pie mazas upītes, Elīze atvadījās no vecenītes un gāja gar upīti lejup. Tā Elīze nonāca jūrmalā. Te viņa pamanīja smiltīs 11 baltas gulbju spalvas. Tās Elīze salasīja. Uz viņām spīdēja ūdens pilieni, vai tie bija rases pilieni vai asaras, neviens to nevarēja pateikt. Saule gatavojās rietēt, kad Elīze ieraudzīja pār jūru zemu lidojam 11 gulbjus ar zelta kroņiem galvā. Gulbji nolaidās netālu no viņas zemē un vicināja lielos baltos spārnus. Tikko saule bija nogrimusi jūrā, te gulbjiem nokrita spalvas, un gulbju vietā stāvēja 11 prinči, Elīzes brāļi. Brāļi pazina savu mazo māsu, lai gan viņa tagad bija liela un skaista. Viņi smējās un raudāja no prieka un stāstīja, cik pamāte pret tiem bijusi ļauna. Vecākais brālis teica, mēs lidojam kā gulbi, kamēr saule spīd pie debesīm. Kad saule noriet, mēs pārvēršamies cilvēkos. Ja saule norietētu mums lidojot mākoņos, tad mēs nokristu zemē. Viņpus jūrai atrodas jauka zeme, bet ceļš ir tāls. Mums jālido pāri jūrai, bet vidū nav nevienas salas, kur pārankšņot. Tikai maza klints atrodas jūras vidū. Ceļojumam šurp mums paiet 2 garākās dienas gadā. Tad mēs lidojam pāri lielajam mežam un apskatām pili, kur esam dzimuši un pavadījuši bērnību. Te mums katrs kociņš un krūmiņš ir mīļš, un mēs te tevi, mīļā māsiņa, esam atraduši. 2 dienas mēs te vēl varam palikt. Tad mums jādodas atkal atpakaļ uz jauko zemi, bet tā jau nav mūsu dzimtene. Bet kā es varētu jūs izglābt, vaicāja māsa. Viņa sprieda un gudroja gandrīz visu nakti, un tikai dažas stundas uz gaismas pusi nosnaudās. Otrā rītā brāļi bija atkal pārvērtušies pa gulbiem un jau laidās prom. Tikai jaunākais gulbis bija palicis tepat. Viņš ielika galvu Elīzes klēpī, un viņa glāstīja tam kaklu un spārnus. Visu dienu tie pavadīja kopā. Pret vakaru gulbji atkal atlaidās. Tiklīdz saule nogāja, tie atgūta cilvēku izskatu. Rīt mums jālaižas no šejienes projām, un tikai pēc gada mēs varēsim atkal atgriezties. Bet tevi mēs te nevaram atstāt. Vai tev pietiks drosmes nākt līdzi, un vai mūsu spārni būs tik stipri, lai pārvestu tevi pāri jūrai?
Jā, ņemiet mani līdzi, Elīze teica. Visu nakti viņi pina no niedriem tīklu. Šajā tīklā iegūlās Elīze. No rīta saulē lecot, brāļi pārvērtās gulbjos, saņēma knābjos tīklu ar aizmigušo Elīzi un pacēlās gaisā. Elīze uzmodās, ka tie jau bija tālu no zemes. Viņa likās, ka tā sapņo, cik savādi tas bija lidot augstu gaisā pāri jūrai. Viņa lidoja tik augstu, ka lielākais kuģis lejā izskatījās kā kaija ūdenī. Vakars tuvojās. Elīze noskatījās bažīgi, kad saule slīdēja arvien zemāk, bet vientuļā klints vēl nebija redzama. Viņai likās, ka gulbji jau gurdāk cilā spārnus. Ja saule norietēs, tie iegāzīsies jūrā un noslīgs. Mākoņi savilkās un savienojās par vienu lielu draudošu padebesi. Zibeņi šaudījās, saule jau bija pie jūras malas, Elīzes sirds drebēja. Te gulbi šāvās lejup tik ātri kā krītot. Saule iegrima jau līdz pusei ūdenī, kad Elīzes kāja atdūrās pret klinti. Un brāļi saķērušies rokās stāvēja viņai visapkārt, lai tā neiekrīt jūrā. Viļņi sitās pret klintu un apšļakstīja viņus. Debesis laistījās vienās ugunīs un pērkons dārdēja bez apstājas. Bet no rīta gaiss bija skaidrs un kluss, un viņi lidoja tālāk. Jūrā viļņi vēl bija augsti, un augšas izlikās, it kā to baltās muguras būtu gulbji, kas peldēja melnizaļajā ūdenī. Jau laikus pirms saules norietēšanas viņa nokļuva pie lielas alas, kas bija apaugusi zaļiem tīteņa augiem. Nu, redzēsim, ko tu šonakt sapņosi, teica jaunākais brālis, un ierādīja viņai guļas vietu. Kaut es nosapņotu, kā jūs izglābt, teica Elīze. Par to domādama viņa aizmiga. Sapņos tai nāca pretim lauma, skaista un mirdzoša, bet tomēr tik līdzīga tai sieviņai, kas mežā tai stāstīja par gulbjiem. Tavus brāļus var atbrīvot, viņa teica, ja tikai tev netrūks drosmes un pacietības. Redzi šīs nātras, kas man rokā, tādas aug alai visapkārt, arī kapsētā uz kapiem tās aug. Ievēro to, ka tikai tādas noder, tās tev jāsaplūc, lai gan tev rokas sakveldēs dedzinošās tūznās, ar kājām tev nātris jāsalauza. No tām jānopien 11 krekli garām piedurknēm un jāapsedz 11 gulbji, tad burvība nozudīs. Bet zini, ka no tā brīža, kad tu iesāksi pīt, tu nedrīksti runāt. Un kaut tas arī vilktos gadiem ilgi, pirmais vārds, ko tu runāsi, būs kā nāvējošs dūriens tavu brāļu sirdīs. No tavas mēles atkarīga brāļu dzīvība, ievēro visu. Lauma aizkāra Elīzes roku ar nātri kā ar degošu uguni. Viņa uzmodās, bija gaiša diena. Zemē gulēja sapnī redzētā nātre. Elīze steidzās ārā un iesāka savu darbu. Ar savām smalkajām rokām Elīze plūca asās nātris, tās dedzināja kā uguns, bet viņa labprāt visu pacieta, lai tikai atbrīvotu brāļus un pina kreklus. Vakarā pārnāca brāļi un sabijās, kad atrada Elīzi mēmu. Viņa domāja, ka atkal ļaunā pamāta vainīga, bet ieraudzījuši viņas rokas, tie saprata, ka tas notiek viņu dēļ. Jaunākais brālis sāka raudāt. Un kur tā asaras uzkrita uz rokām, tur sāpes vairs nejūta, un tur tūznas nozuda. Visu nakti Elīze pavadīja darbā, bet nekad tai vēl laiks nebija pagājis tik ātri kā tagad. Viens krekls jau bija gatavs, viņa iesāka otru. Te no kalniem atskanēja mednieka tauras skaņas. Bailes viņu pārņēma. Skaņas nāca tuvāk, suņi rēja. Pārbijusies Elīze iebēja galā, sasēja savas nātras kūlītī un uzsēdās virsū. Tūlīt arī ieskrēja alā liels suns, pēc tam vēl viens un vēl viens. Pēc brītiņa alas priekšā sapulcējās visi mednieki. Tas skaistākais no viņiem bija karalis. Viņš tuvājās Elīzei. Nekad viņš vēl nebija redzējis tik skaistu meiteni. Kā tu še nokļuvi, daļais bērns, viņš prasīja. Elīze purināja galvu. Viņa nedrīkstēja runāt. Tas būtu maksājis brāļiem dzīvību. Viņa noslēpa rokas zem priekšauta, lai karalis neredzētu tās. Nāc man līdzi, viņš teica.
Tu te nedrīksti palikt. Ja tu būsi tikpat laba, cik tu esi skaista, tad es tevi ietērpšu zīdā un samtā, zelta kronis te uzlikšu galvā, un manā krāšņākajā pilī tu dzīvosi un valdīsi. Tad viņš uzcēla to savā zirgā, viņa raudāja un lauzīja rokas, bet karalis teica, es vēlos tikai tavu laimi. Kādreiz tu man par to pateiksies? To teicis, viņš devās ar to pāri kalniem, un mednieki tam sekoja. Vakarā karalis ieveda viņu pilī. Marmora zāles sienas un griesti bija apklāti gleznām, strūklakas burbuļoja. Bet Elīze visu to neredzēja. Viņa raudāja un bēdājās. Vienaldzīgi viņa ļāva sev ietērpt princeses apģērbā, matos iepīt pērles un uz sadzeldinātiem pirkstiem uzvilkt smalkus cimdus. Lai viņu iepriecinātu, karalis ierīkoja viņas guļamistabai blakus mazu telpu, kas atgādināja alu. Tā bija izklāta zaļām segām, un uz grīdas atradās nātru kūlītis, bet pie sienas karājās gatavais krekls. Kad Elīze to redzēja, viņa pasmaidīja. Viņa domāja par savu brāļu izglābšanu un noskūpstīja karalim roku. Karalis piekļāva viņu sev, un skaistā mēmā meža meitene kļuva karaliene. Pēc kāda laika virsbīskaps sāka stāstīt karalim par Elīzi visādas ļaunas lietas, bet karalis uz to neklausījās. Kāzām vajadzēja notikt, un virsbīskapam pašam bija jāliek tai kronis galvā. Viņš ļaunprātīgi spieda Elīzei kroņu šauro stīpu uz pieres un darīja viņai sāpes, bet vēl smagāka stīpa spieda viņas sirdi. Tās bija bēdas par brāļiem. Viņa nesajuta fiziskās sāpes. Viņas mute palika mēma. Viens vienīgs vārds būtu tās mīļajiem brāļiem atņēmis dzīvību. Elīzes acīs bija lasāma sirsnīga mīla uz skaisto karali, kas darīja visu, lai to iepriecētu. Viņa to iemīlēja dienu no dienas vairāk. Ak, kaut viņa drīkstētu tam visu uzticēt un izsūdzēt savas bēdas, bet viņai bija jāpaliek mēmai. Mēmai tai bija savs darbs jānobeidz. Tādēļ viņa naktīs sagās uz mazo istabiņu, kas bija pārvērsta par alu, un pagatavoja vienu kreklu pēc otra. Kad tā iesāka 7. kreklu, pietrūka nātru. Nātris auga kapsētā, tās viņai pašai bija jāsaplūc. Gaišā mēnesis naktī viņa izgāja cauri dārza alejām, gāja pa vientuļiem ceļiem uz kapsētu, salasījusi nātris, viņa pārnesa tās pilī. Tikai viens vienīgs cilvēks to bija redzējis – virsbīskaps. Tas bija nomodā, kad citi gulēja. Taču viņa ļaunajām aizdomām bija pamats, ar karalieni tā lieta nebija laba. Viņa esot burve, kas karali un tautu abūrusi. Virsbīskaps stāstīja par savām aizdomām karalim. 2 smagas asaras noritēja pār karaļa vaigiem. Ar šaubām sirdī karalis izlikās naktī guļam, bet neaizvēra acu. Viņš redzēja, ka Elīze uzcēlās un iegāja savā alas istabiņā. Katru nakti tas atkārtojās. Dienu no dienas karalis tapa drūmāks. Elīze to redzēja, bet nesaprata, kādēļ. Tomēr kaut kas viņu biedēja, un viņa ļoti cieta savu brāļu dēļ. Darbs jau tuvojās beigām. Vēl trūka 1 krekls, bet arī nātru vairs nebija. Tādēļ viņa gāja vēl beidzamo reizi uz kapsētu. Bet karalis un virsbīskaps sekoja viņai. Viņa redzēja to kapsētā pazūdam, un tagad karalis ticēja virsbīskapam. Elīzi nosprieda sadedzināt uz sārta. No graznajām karaļa zālēm to noveda tumšā mitrā cietumā, kur vējš svilpoja pa spraugām. Zīda un samta vietā tā iedeva kūlīti nātru, kur gulēt. Ar asajiem nātru krekliem viņa varēja apsekties, bet nekas tai nebija mīļāks par tiem. Pret vakaru nošvīkstēja gar logu gulbi spārni. Tas bija jaunākais brālis, kas māsu atradis.
Viņa skaļi raudāja no prieka, lai gan zināja, ka nākošā nakts tai būs beidzamā, bet nu jau arī darbs bija gandrīz nobeigts, un brāļi bija tuvumā. Visu nakti Elīze pina pēdējo kreklu. Pelīte skraidīja pa grīdu un nesa Elīzei nātras klāt, lai palīdzētu. Strasts nosēdās pie rastotā logu un visu nakti priecīgi svilpoja, lai Elīzei nebūtu skumji. Stundu pirms saules lēkta 11 brāļi stāvēja pie pils vārtiem un prasīja, lai viņus pielaiž pie karaļa. To nevarot tika atbildēts. Vēl esot nakts un karalis guļot, viņu nedrīkstot traucēt. Viņu lūdza, draudēja, sargi atnāca, pat karalis iznāca ārā skatīties, kas tur notiek, bet te uzlieca saule. Brāļi vairs nebija atrodami, bet pāri pilī aizlaidās 11 gulbji. Pa pilsētas vārtiem plūda cilvēki. Viņi gribēja redzēt, kā burvis sadedzina. Vecs zirgs vilka ratus, kur Elīze sēdēja. Rupšs maisa krekls tai bija mugurā. Viņas skaistie mati bija atrisuši, vaigi nāvis bālumā, bet pirksti pina nepabeigto kreklu. Ļaudis viņu apsmēja, gribēja saplēst kreklus. Tie atlaidās 11 gulbi un apsēdās viņai visapkārt spārnus plivinādami. Uzbrucēji satrūkušies atkāpās. Viņa droši vien nav vainīga, čukstēja daudzi, bet neviens jau neiedrošinājās to skaļi izteikt. Pirms benda Elīze sagrāba aiz rokas, viņa žigli uzmeta gulbjiem kreklus. Tie tūliņ pārvērtās par 11 skaistiem prinčiem. Tikai jaunākajam bija vienas rokas vietā gulbjas spārns, jo viņa kreklam trūka vienas piedurknes, to Elīze nebija paspējis pagatavot. Nu, es drīkstu runāt, Elīze iesaucās. Es neesmu vainīga. Tauta, redzēdama, kas notiek, nolieca galvas viņas priekšā. Bet Elīze bez samaņas saļima brāļu rokās. Uztraukums, bailes un sāpes bija to galīgi nomocījušas. Jā, viņa nav vainīga, teica vecākais brālis, un izstāstīja visu, kas bijis. Viņam runājot, izplatījās smarža kā no miljoniem rožu. Katra pagale sārtā bija izlaidusi saknes un zaļoja. Viss sārts bija pārklāts sārtām rozēm, un pašā augšā ziedēja balts zieds, kas smirdzēja kā zvaigzne. To karalis noplūca un piesprauda Elīzei pie krūtīm. Tad viņa uzmodās mierīga un laimīga. Visi baznīcas zvani pilsētā sāka skanēt paši no sevis, un putni atlaidās veseliem bariem. Tas bija tāds kāzu gājiens uz pili, kādu vēl neviens karalis nebija pieredzējis.